Sveiciens visiem! Redzu, ka esat ražani spirdzinājušies kafijas pauzē un gatavi nākamajam stāstam. Es esmu Sandris Straume, Rietumbankas valdes loceklis un risku direktors, un es pēdējos 25 gadus nodarbojos ar risku pārvaldību finanšu sektorā. Tāpēc es jums šodien pastāstīšu, kā savienot tādus jēdzienus kā iedvesma un riski. Lieta tāda, ka domas par riskiem parasti neiedvesmo cilvēkus uz tādu aktīvu rīcību. Bet, lai panāktu dižus mērķus, tomēr ir nepieciešama gan iedvesma, gan aktīva rīcība. Tad varētu rasties jautājums, vai ir iespējams savienot šīs lietas. Un domājot par riskiem, kuri tomēr mums ir sastopami teju ik uz soļa, vienlaikus arī nepazaudēt iedvesmu. Tad es jums šodien ar dažu ilustratīvu piemēru palīdzību pastāstīšu, kādā veidā tas ir iespējams. Sāksim ar to, kas tad vispār ir iedvesma. Droši vien, cik cilvēki, tik viedokļu. Man vistuvākā ir šī definīcija, proti, ka iedvesma tā ir tāda patiesa aizrautība apvienojumā ar pamatīgu motivāciju. Un tā ir ļoti personiska lieta, katram tā būs savādāka. Kas kur iedvesmo. Piemēram, mani ļoti labi iedvesmo mana mīļotā sieva. Tikpat labi tie var būt bērni. Kādam varbūt tas būs harizmātisks priekšnieks. Un tā tālāk. No otras puses, kas tad ir risks? Tradicionālā definīcija vēsta, ka risks tā ir negatīvu seku iestāšanās iespējamība. Un nevelti latviešu valodā vārdam risks ir tāda mazliet negatīva aura. Un bieži vien šo jēdzienu putro ar tādām lietām kā briesmas, draudi un tam līdzīgi. Tādēļ es piedāju tādu mazliet filozofiskāku definīciju, proti risks kā apdraudējums vai briesmas, kuras tātad mēs varam izprast, izmantojot zināšanas un novērtēt to. Piemēram, praktisks piemērs – Krievijas agresija. Mēs visi saprotam, ka Krievijas imperiālisms mums visiem ir eksistenciāls drauds. Es domāju, par to šaubu nav nevienam. Jautājums, vai šeit ir arī briesmas? Es domāju, ka noteikti, jo mums ir saskarsme ar šo draudu vistiešākā, mums ir kopīga robeža ar šo valsti, un hibrīda karš pret mums turpinās jau vairākus gadus. Bet jautājums, kāds šeit ir risks? Piemēram, militāra iebrukuma risks. Un, lai uz šo jautājumu atbildētu, mums ir nepieciešamas zināšanas. Tātad izpratne, kādas varētu būt spējas šī agresora rīcībā, plāni, mērķi, iespējamie scenāriji. Un tad, izmantojot zināšanas, mēs varam novērtēt šādu iespējamā notikuma varbūtību un iespējamās sekas. Un tad jau mēs varam runāt par riskiem. Zināšanas vienmēr ir ierobežotas. Mēs nekad nevaram zināt visu un pārvaldīt un identificēt pat visus iespējamos riskus. Un tie no jums, kuri atcerās 20 gadus un senākus ģeopolitiskos notikumus, noteikti pazīst šo kungu, kurš pirmais visas pasaules diplomātiem un žurnālistiem arī iemācīja, ka ir tādi nezināmie. Un tā ir lieta, kur mums vienmēr jābūt gataviem, ka tāda var parādīties. Jo pārvaldīt riskus, kurus mēs labi zinām un saprotam, ir ļoti viegli. Un zināmā mērā mēs varam pārvaldīt arī tādus riskus, kurus mēs zinām, ka nezinām. Bet nezināmie vienmēr var radīt pārsteigumu un šoku. Un, ja mēs domāsim, ka mēs zinām visu, tad mēs riskējam nokļūt šādā tītara menedžmenta slazdā. Visi zinām, kas ir tītara menedžments. Kurš zina? Paceliet rokas. Jā, daži zina. Tas ir tā, ka iedomājamies, ka mēs esam tītars. Dzīvojam savā būrītī, mierīgi, laimīgi. Katru dienu mums tiek piegādāta svaiga pārtika, ūdens. Un tītaram tas turpinās dienu no dienas visu viņa mūžu. Viņš neko citu nav pieredzējis. Un, protams, ka viņa izpratnē cilvēks ir radīts, lai darītu tītaru laimīgu, un pats tītars ir radīts pasaulē, lai baudītu dzīvi. Un, protams, ja viņam būtu
risku pārvaldības sistēma, tad balstoties uz savu personisko pieredzi, uz vēsturiskajiem datiem, viņš nekādā veidā visļaunākajos murgos nespētu paredzēt, ka ir iespējams tāds notikums kā pateicības diena. Nu, lūk, vēl viena svarīga lieta, ko vērts paturēt prātā, domājot par riskiem, lai tā iedvesma pēkšņi nepazustu, ir, ka mēs cilvēki tomēr esam visnotaļ iracionāls būtnes. Un visos mūsu spriedumos un lēmumos ļoti liela loma ir emocijām un subjektīvajām izjūtām. Nu, piemēram, tāda lieta kā bailes. Piemēram, bailes no zirnekļiem. Ļoti izplatīta fobija. Paceliet rokas, kuram ir bail no zirnekļiem? Diezgan daudz. Un kuri pazīst kādu, kuram ir bail no zirnekļiem? Praktiski visi. Tātad mēs saprotam, ka šīs bailes ir klātesošas. Kaut gan ar zināšanām mēs saprotam, ka vismaz Latvijā zirneklis nekādu ļaunumu cilvēkam nodarīt nevar. Tur praktiski nav nekāda riska. Tāpat laikā atceramies 2022. gada 23. februāra novakari. Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā priekšvakars. Harkivas ielās žurnālisti intervēja cilvēkus un uzdeva viņiem jautājumu, vai jūs ticat, ka tūlīt sāksies lielais uzbrukums. Tātad atlikušas bija dažas stundas, un tas atradās pārdesmit kilometru attālumā no agresoru valsts robežas. Un lielākā daļa cilvēku, praktiski visi, atbildēja, nē, mēs neticam, kaut kas tāds nav iespējams. Tātad, domājot par riskiem, cilvēkiem bieži vien ir tendence mazus un nenozīmīgus riskus uz subjektīvu sajūtu pamata tomēr pārspīlēt, bet tādus pat pavisam reālus, liels un briesmīgus riskus dažkārt apziņa vispār atsakās uztvert, jo tas šķiet kaut kas pārāk briesmīgs. Vēl kas ir svarīgi, mums jāsaprot, ka vispār neriskē tikai tas, kas neko nedara, tāpat kā nekļūdās tas, kas neko nedara. Un ja mēs paskatīsimies vēsturē, tad kaut kādi diži civilizācijas sasniegumi, vēsturiski notikumi vai ļoti slavenas vēsturiskas personības, bieži vien šīs personības laikabiedru acīs tika uzskatītas par absolūti neprātīgām. Nu, piemēram, Kolumbs ar saviem jūras ceļa meklējumiem uz Indiju. Tajos laikos šāds brauciens bija šausmīgi riskants, ļoti bīstams, praktiski nereāla avantūra. Taču tā iedvesma bija tik liela, ka viņam pat izdevās savākt komandu šādam braucienam. Kaut gan neviens normāls jūrnieks negribēja piedalīties tik bīstamā pasākumā. Un tagad, pēc 500 gadiem, mēs visi zinām, kas ir Kolumbs un ko viņš sasniedza savā dzīvē. Nu, ja tā padomā, varētu šķist, varbūt tad labāk par riskiem vispār nesatraukties, jo, kā saka, trakajiem pieder pasaule. Varam mēģināt, bet tad mēs riskējam iebraukt mazliet citā galējībā. Ko mēs šeit redzam? Tas ir Eskobārs, Rietumbankas oficiālais basets. Un, kad mēs ar viņu pastaigājamies, uz ielas bieži nāk klāt cilvēki un jautā, kā viņu sauc. Uzzinot, ka tas ir Eskobārs, daudzi uzreiz sāk noslēpumaini smīnēt un saka, Pablo. Tātad pasaulē šobrīd dzīvo vairāk nekā 960 000 cilvēku ar uzvārdu Eskobārs. Un šis konkrētais Eskobārs vispār ir ļoti piesardzīgs pēc dabas. Viņš dažkārt saskata riskus pat tur, kur to nemaz nav. Taču visi nekļūdīgi atcerās tieši to vienu personāžu, kurš dzīvoja Kolumbijā pirms vairāk nekā 30 gadiem un iegāja vēsturē kā ārkārtīgi nežēlīgs, nelietīgs un ļauns cilvēks, milzīgi noziedzīgi grupējuma vadonis, kurš guva galvu reibinošus panākumus savā nelietīgajā biznesā un bija gatavs uzņemties nenormālus riskus. Nu, un mēs visi zinām, kā viņam šī riskēšanās beidzās. Bet kas ir zīmīgi, pat dažas dienas pirms savas nāves viņš joprojām ticēja, ka viņš spēja pārvaldīt šos riskus diezgan efektīvi. Tad bēguļojot no policijas un spēcdienestiem, kas viņu tvarstīja, viņš sarunājās ar saviem rokaspuišiem,
tikai atrodoties kustībā, izmantojot nelietotus svaigus mobīlos telefonus, jaunas simkartes, katrai sarunai citu un runāja ne ilgāk kā 30 sekundes. Un tādējādi viņš cerēja, ka viņi nevarēs izskaitļot, noklausīties un atklāt. Bet viņš nezināja, ka jau 1993. gadā bija attīstīta tehnoloģija, kas ļāva skanēt mobīlo telefonu sarunas veselā pilsētā vienlaicīgi. Un pēc balss parauga automātiski izdalīt vajadzīgo sarunu. Un, protams, tur bija tikai pāris nedēļu jautājums, kopš viņš tika veiksmīgi nopēlēts un nomedīts. Lūk. Mazliet mazāk ekstrēms piemērs jaunu uzņēmumu dibināšana, kur nu vēl izcilāka iedvesmas izpausme un uzņēmēja darbības gara piemērs. Varētu šķist, ka tos jau nu gan dibina un panākumus gūst tādi jauni, azartiski cilvēki, kuri īpaši daudz par riskiem nedomā. Taču papētot statistiku atklājas, ka vidējais veiksmīga startup uzņēmumu vadītāja vecums ir veseli 45 gadi. Un finanšu sektorā tur ir vēl trakāk, tur ir tuvu pie 50. Tātad nebanušie cilvēki pēkšņi 45-50 gadu vecumā izdomāja sākt nodarboties ar biznesu. Lielākā daļa no viņiem jau mēģināja kopš jaunības kaut ko darīt. Viņiem neizdevās, viņi cieta neveiksmes, mācījās no savām kļūdām, iemācījās pārvaldīt riskus un galu galā bija veiksmīgi. Un pats galvenais ir tas, ka viņi, neraugoties uz neveiksmēm, tomēr nepazaudēja šo iedvesmu. Riskus mēs katrs varam pārvaldīt pēc ļoti vienkāršiem principiem. Vai tā būtu liela organizācija, mazs uzņēmums, vai mēs katrs savā privātajā dzīvē to darām. Ir pavisam vienkārši tādi posmi, kā mēs riskus pārvaldam, un tie visos gadījumos ir vienādi. Piemēram, tāds praktisks piemērs no dzīves. Iedomāsimies, ka mūsu laulātajai draudzenei tuvojās dzimšanas diena. Gribam uzdāvināt viņai dāvanu un sagādāt pārsteigumu. Te mēs varam identificēt risku. Ja viņai nepatiks, risks var būt ļoti liels vai ļoti maziņš, to katrs no mums tad var novērtēt un saprast, cik priekš manis tas ir svarīgi. Tālāk uz risku var reaģēt. To risku var uzņemties, ja mēs ticam, ka tas risks ir pietiekami nenozīmīgs, var nedarīt neko. Ja mēs ticam, ka viņš nemaz neiestāsies, mēs varam mēģināt no riska izvairīties. Vispār neveikt to darbību, kas noved pie šī riska. Proti skaidri un gaiši pajautāt sievai, ko tad viņi vēlētos saņemt dāvanā. Tad mēs neveiksim šo darbību, risks nebūs, bet arī pārsteiguma nebūs. Mēs varam risku mēģināt pārnest. Mēs varam sarunāt ar sievas māti, lai viņi izvēlās dāvanu. Ja tur nošaus greizi, tad jau es vairs nebūšu vainīgs. Varam mēģināt risku mazināt, kaut kādiem aplinkus ceļiem izdibināt, ko sieva vēlētos vislabāk. Ļoti svarīga lieta, protams, ir risku uzraudzība. Ir vēlams, lai mēs pasakojam līdzi, vai kāds kaimiņš vai radinieks pēkšņi neizdomā uzdāvināt to pašu, ko mēs. Un ziņošana, protams, sievas māte noteikti, lai piezvan, ja viņi uzzina, ka kaimiņš ir iecerējis dāvināt to pašu, ko es. Tāpat riski var izpausties arī dažādos līmeņos, sākot no katra cilvēka individuālā, personiskās dzīves līdz pat globālam mērogam. Piemēram, tas pats Krievijas agresijas risks. Karš Ukrainā jau šobrīd ietekmē daudzu cilvēku dzīves, un, protams, ka militāra iebrukuma gadījumā tiks skarts ik viens indivīds. Tāpat jau šobrīd tiek ietekmēta atsevišķu uzņēmumu un vesela nozara darbība. Sankcijas, izmaiņas piegādes ķēdēs, noiet tirgos, mēs ar to saskaramies ik uz soļa. Un, protams, tas ietekmē arī veselu valstu uzvedību un starptautiskā līmeņa notikumus. Jautājums, ko tad mēs varam darīt šādā situācijā? Mēs varam saulaicīgi gatavoties. Rietumu banka, kā sociāli atbildīga iestāde, piedāvā saviem darbiniekiem, zemesargiem un rezerves karavīriem papildu apmaksātas brīvdienas, īpaši militārajām mācībām. Un tādā veidā katrs no mums mēs varam ne tikai mazināt savus personiskos riskus,
jo mēs iegūstam iemaņas, prasmes, kā rīkoties ārkārtas situācijā. Man, piemēram, nav tāda baža un raize, ko es darīšu, ja sāksies iebrukums. Es ļoti labi zinu, kas man būs jādara x stundā, kur es došos, ko es darīšu. Un tādēļ es kā rezerves karavīrs katru gadu šīs iemaņas uzturu. Un mūsu darbinieki arī ļoti aktīvi, tā skaitā valdes locekļi. Un tādā veidā mēs varam mazināt ne tikai katrs savu personisko risku, bet arī visas valsts līmenī. Ja sabiedrība būs saliedēta, gatava valsts aizsargāt, tas noteikti mazina arī iebrukuma varbūtību. Protams, bankā mēs pārvaldām riskus ļoti pamatīgi un nopietni. Šeit ir neliela ilustrācija, kādi ir tie galvenie risku veidi, tipi un apakštipi, kādas mēs pārvaldam. Katram no tiem ir savas metodes, attiecīgi eksperti. Tas viss ir smalki reglamentēts iekšējos un ārējos normatīvos aktos, jo banku biznesa tomēr ir ļoti regulēts pasākums. Mēs tomēr apsaimniekojam citu cilvēku līdzekļus. Bet, kā jau es iepriekš teicu, tie principi, kā mēs uz riskiem varam reaģēt, ir ļoti vienkārši un vienādi dažādos līmeņos, gan privātajā dzīvē, gan mazam uzņēmumam, gan lielai organizācijai. Pieņemsim tāds risks. Mēs tagad uzzinām laika ziņās, ka rītdien ir gaidāma pamatīga atkala. Visi ceļi būs apledojuši, paaugstināts ceļu satiksmes negadījuma risks. Ko mēs šādā situācijā varam darīt? Risks ir identificēts. Mēs varam risku vienkārši uzņemties. Paļauties, ka riepas mums ir labas, braukt mēs mākam, nekas traks nenotiks. Tātad risku uzņemšanās. Otrs variants – izvairīšanās no riska. Mēs varam strādāt no mājām, protams, ja tas ir iespējams. Ja jūs esat zobārsts vai ugunsdzēsējs, tad būs grūtāk. Bet var mēģināt risku pārcelt. Piemēram, braukt uz darbu ar tramvaju. Galu galā varam mēģināt risku arī mazināt. Pārbaudīt mūsu riepas, varbūt vēl līdz vakaram var paspēt tās nomainīt, braukt īpaši piesardzīgi, uzmanīgi. Tāpat katrs mēs savus riskus vienmēr varam viegli novērtēt pēc būtiskuma, izmantojot divus parametrus – iestāšanās varbūtība un sekas, ja šis risks iestājās. Piemēram, tas pats risks, ka sievai nepatiks mūsu sagādātā dāvana. Varbūtība droši vien ir ļoti atkarīga no tā, cik mēs labi viņu pazīstam. Sekas, tas jau būs no viņas personības atkarīgs, ļoti individuāli. Vēl svarīga lieta ir risku mazināšanas pasākumi. Allaž jāatcerās, ka ja mēs izvēlamies risku mazināt, tas vienmēr maksā naudu, resursus, izdevumus. Un tāpēc ir svarīgi saprast, kuri mazināšanas pasākumi tiešām ir tie būtiskākie un vajadzīgākie. Piemēram, mūsu bērns vēlas pavizināties ar skrituļslidām. Ir traumu gūšanas risks. Var traumēt ceļgalu vai galvu. No varbūtības viedokļa droši vien šķiet, ka prātīgāk būtu nopirkt ceļu sargus, jo droši vien ceļa trauma ir vairāk izplatīta. Savukārt no seku viedokļa, protams, galvas trauma radīs nesalīdzinām lielākas problēmas. Tādēļ vienmēr ir vērts par to rūpīgi padomāt. Vēl, protams, ir svarīgi atcerēties vidi, kontekstu, kurā mēs darbojamies. Skaidra bilde, ka organizācijai, kura nodarbojās, piemēram, ar konferenču rīkošanu, izklaides pasākumu organizēšanu, tā riska pārvaldības sistēma būs nepieciešama mazliet vai pat stipri savādāka nekā kādā lielā bankā vai, piemēram, atomelektrostacijā. Un pats galvenais, kas, protams, visiem būtu jāņem vērā, tā ir tā mana personiskā riska apetīte. Proti, ja katrs no jums jūs sapratīsiet, kādi ir tie riski, ko jūs personiski esat gatavs uzņemties, un kādas nē, un kuri ir tie riski, kurus jūs pats spējat pārvaldīt, un kuri nē, tad es garantēju, ka arī domājot par riskiem, jums noteikti nebūs nekāda problēma saglabāt iedvesmu. Paldies!
Man ir ļauts visas zāles vārdā jums uzdot jautājumus. Ļoti vienkārši. Tas pirmais, jūs teicāt, ka tur varbūt ka izklaides sfērai tie riski nedaudz citādāki kā bankai. Ticiet man, es esmu redzējis tādus brīnumus izklaides pasākumos. Jums taču bankā nenāk cilvēki pēc kredīta vai, es nezinu, pēc kā C burtā guļot uz grīdas. Bet es esmu tādiem cilvēkiem vadījis pasākumu. Un viņu vadība saka, vēl nebeigsim pasākumu, jo viņiem vēl interesē. Tas tā. To, ko jūs stāstījāt par tiem riskiem, es domāju, ka jūs piekritīsiet, tos punus vajag uzsist, uz savas pieredzes, ja, kaut kādas. Un tad es aizdomājos par to piemēru, par to tītaru, jo tas tītaris jau droši vien nezināja, ka vispār vienu no visiem tiem tītariem prezidents var apžēlot. Viņš varbūt tādā cerībā dzīvoja. Savukārt par tiem zirnekļiem man arī ir bail no zirnekļiem. Un it kā nav Latvijā, ja tie briesmīgie. Bet kur bija ziņa, ka kaut kādā banānu ķekarā, kaut kādā veikalā viens tarantuls bija atvests. Ja tas ir manējais, kā izmērīt to riska soli, kad tā kā mēs visi vai ne dzīvi cilvēki, mēs gribam būt, mēs saprotam, ka neko ar karoti mutē neielies un katra diena būs, riskanta. Tad taču nepalikt tikai mājās. Iet braukt arī pa to atkalu, mainīt riepas, protams. Tieši tā. Neriskē vispār tikai tas, kas neko nedara. Tāpat kā nekļūdās tas, kas neko nedara. Bet vienmēr jārēķinās, ka banānu kastē būs tarantuls. Un tad nebūs pārsteigumu. Paldies! Rietumbankai no Pūras. Paldies jums!